Alo karavīru biedrības priekšsēdētājam Nikolajam Romanovska kungam. Godātie nacionālie partizāni, godātie lietuviešu un vācu viesi, mūsu kauju biedri. Latvijas nacionālo karavīru vārdā sveicu partizānus viņu 5. gadskārtējā salidojumā. Šī diena ir nozīmīga ne tikai partizāniem vien, šī ir nozīmīga arī mums, leģionāriem, jo mums cīņu gaitas ir gājušas kopā, un atceroties pagātni, domājot par šodienu un par rītdienu, mēs stiprinām savu kopības apziņu. Jūs, nacionālajie partizāni, bijat tie, ka 1945. gadā, kad Vācu armija kapitulēja, jūs nepakļāvāties okupācijas karaspēkām, bet faktiski bezcerīgā situācijā aizgājāt mežos, lai turpinātu cīņu. Jūs darījāt to tam dēļ, ka jūsos bija cerība, kaut vai neliela, bet jūs ticējāt, ka varbūt notiks brīnums, ka varbūt atkārtosies vēsture. Diemžēl jūsu cerības nepiepildījās, un par to jūs smagi cietāt. Jūs tikāt iznīcināti fiziski, jūs tikāt aizvesti ilgus gadus gulaga nometnēs turēti. Jūs atgriezāties morāli un fiziski daudz cietuši. Cienījamie partizāni, tas, ko jūs esat veikuši Latvijas labā, tas nekad vēsturei nedrīkst zust. Vēl viss nav atklāts, un es ticu, ka tomēr vēsturei nekad tas nezudīs. Pasaules lielākais jaunums ir komunistiskā ideoloģija. Nav lielākā jaunuma pasaulē. Komunisti bija to, kas fiziski iznīcināja miljoniem cilvēku dzīvības, un ne tikai fiziski, viņi kropļoja cilvēkus arī garīgi, neatlaidīgi un pacietīgi cilvēkiem stāstot savu nelietīgo ideoloģiju. Un, diemžēl, arī mūsu zemē, starp mūsu cilvēkiem, ir tādi, kurus šie neģēlīgā ideoloģija ir skārusi. Jo 50 okupācijas gadi nevar paiet, neatstājot savu sekas. Un tas ir briesmīgākais, ka šis zīmoks ir uzspiests arī daudziem, galvenākārt tiem vidējās paudzes cilvēkiem, kas ir dzimuši un auguši okupācijā. Man ir gadījies dzirdēt, kā saka, partizāni un leģionāri tie veci cilvēki, viņi daudz neko vairs neatcerās. Vienīgais, kas viņos ir paties, tās ir viņu emocijas. Vēl tā esmu dzirdējis, kā saka, leģionāri tie ir ļauni, viņos ir ļaunums, un tas esot briesmīgi, jo viņi atkal ir ar mieru šaut. Tā man jāatbild, kam šaut? Ja mēs runājam par tiem, kas 40. 41. baigajā gadā pastrādāja mūsu zemē asins darbus, kas pastrādāja neģēlīgu nozīmi 14. jūnijā, un tad pēc 22. jūnija beigu uz austrumiem, lai pēc zinām laika atgrieztos ar kaujām mūsu zemē. Tad jā, pēc tādiem un vienlīdzīgiem mēs šausim noteikti. Pasaule ir jauna. Pasaulē dominē divkosība, meli, lišķība, savu interešu stādīšana augstāk valstiskā līmenī pa morāls normām. Un tas ir ļoti bēdīgi. Man kādreiz no mūsu nelabvējiem viens cilvēks teica tā: taisnība
ir tiem, kas ir uzvarējuši. Mēs esam uzvarējuši, mums ir taisnība. Vai tas tā ir? Ja viens ļaunums uzvar otru ļaunumu, kurš ir vājāks, ja uzvarējus ir ļaunuma impērija, kā teica Savienoto Valstu prezidents, un mēs esam zaudētāji latviešu tauta, un par to mums jāmaksā vēl ar mūsu cilvēka dzīvībām, vai tad ir uzvarējusi taisnība, kura bijis it kā stiprākā pusē? Nē, tas nepavisam tā nav. Attiecībā uz to, par ko mums jārunā pašlaik vissvarīgāk un visnopietnāk, tas ir par lietām, kas stāv mums vistuvākā nākotnē. Mēs zinām, ka tie cilvēki, kas bija komunistiskajā partijā, daudzi no viņiem arī šodien ir augstākās varas ešalonos. Un ir arī tādi, kuri atjēgušies no izbīļa, pa visu varu cenšas to nokļūt. Un sludina, ka lūk, tagad viņi būs tie, kas būs glābēji, kas iecels mūsu saulītē, ka tikai viņi ir viskompetentākie, kas izlabos apzināti sagrauto mūsu rūpniecību, mūsu lauksaimniecību. Vai var šādiem cilvēkiem ticēt, kuri pasludina, ka ir labie un sliktie komunisti, un vēl trakāk, ka ir labie un sliktie čekisti, lai gan čekis sliktais ir tikai viens, tas ir Noviks. Atcerēsimies, ka tad, kad bija Nīrnbergas tiesas process, kad tiesāja fašismu un nacionālsociālismu, tur nešķiroja labajos un sliktajos, bet tiesāja visus, un katrs saņēma pret saviem nopelniem. Un šos cilvēkus meklē un tiesā vēl joprojām. Bijušajā Dienvidslāvijas republikā tagad sauc pie atbildības vairākus karojošo pusu vadoņus par noziegumiem pret cilvēcību, pret genocīdu. Japānai prasa, lai atlīdzina kaitējumu, kas ir nodarīts kara gūstekņiem, kara nometnēs. Un jautājums, kas un kad prasīs, lai tiek atlīdzināts latviešu tautai tas, kas ir nodarīts? Kas atbildēs pret genocīdu? Kas atbildēs par nogalinātiem partizāniem un leģionāriem nometnēs? Kas atbildēs par nogalinātiem, izsūtītiem latviešu sievietēm, bērniem un sirmgalviem? Kas samaksās par to verga darbu, ko viņa dzīvībām dziestot ir pastrādājusi Padomju Savienībā? Vai pienāks reiz tās brīdis? Vai arī būs tāpatās kā jums, partizāni tamās tālajās dienās, ka jūs cīnīties uz dzīvību un nāvi un ticējāt brīnumam? Varbūt, kad ar mums ir jātic brīnumam, ka tomēr pienāks tās brīdis un ir, ka prasīs un būs jādod atbilde. Pašlaik mēs redzam, ka nekas nav mainījies. Tur pie austrumu robežas stāv tas pats briesmīgais tēls, no kā mēs esam tik daudz cietuši. Nu, mainīsies ir tikai izkārtne. Mēs dzirdam draudus, mēs dzirdam apmelojumus, un mēs saprotam, ka mums ir jābūt gatavībā. Lai neatkārtotos tā, kā bija 40. gadā, ka mūs paņēma plikām rokā. Mums ir jābūt gataviem cīnīties un aizstāvēt savu zemi līdz pēdējam. Un mēs to darīsim. Vēsture atkārtosies, un ja vajadzēs, mēs iesim un atkal cīnīsimies. Paldies!